Beetlejuice. Vienīgais mums numurs stāv virsū. Pagaid, viņš jau vēl nepateica, ko man teikt. Volkswagens Beetlejuice bija kādreiz tāda filma. Benzīna dzinējs 2007. gada. Bitīte, puķīte, vienalga saucat, kā jūs gribat. Īsts vasaras mobīls, saules stari. Ņemot vērā īstenībā to, ka šitiem moduļiem ir baigā slimība rūsēt sliekšņiem, tās šīs vietas mēs varam pievērst uzmanību to, ka tur nekā traģiska nav un viņi ir normāli saglabājusies. Man liekas, ka man vispārībā ar šitām krāsām šodreiz ir baigi forši kopā. Salons arī ir ļoti labā stāvoklī, ņemot vērā, ka tā mašīna 2007. gada izlaidums, elektriskie logi, apsildāmie bēņķi. Viss, kas ir nepieciešams būtībā, aprīkots ar riepām, tā kā vajag. Un galvenais tas, ka viņa neizskatās veca, tāpēc, ka šitās lampas aizmugurējās, kas piedod no formas, ir kaut kāds asmiņš, ir stilīgums. Būtībā, ja tu vēlies braukt pa ielu, lai tavu džusīt, vai tu pats esi pamanāms, redzēji, kas par reakciju? Jā? Tā kā Rokijs es jau. Vēlies būt pamanāms, tad šis auto ir ļoti labi piemērots tev. Principā te nav ko daudz stāstīt. Tie, kas ir skatījušies vai novērtējuši šito automašīnu, tev pa kapekām atdosim 2499 eiro. Ja tev nav nauda, ienāc brumbrum.lv, būs nauda. Ja tev ir tačka, atved savu tačku, samainīsim, sarunāsim. Atbrauks uz vietas, no TikTok vēl patirgos. Mēs doj čau.